Čau visiem! Tātad otrais dublis saistībā par skāruņiem, kur jau man ir aknās pa sešu. Bet, skaistums prasa upurs, kā jūs zinat, tas viss ir vajadzīgs pašam priekš sevis, ja? Tad varētu atstāt tās beigtās tumbles, bet nav jāgas. Tad, ko es izdarīju? Es sameklēju vadus labā pusē pēc krāsām, kas ir tāda paša, kas iet uz priekšu. Tur divus vadus atradu. Krāsa viņiem ir kāda, es pēc mēģināšu parādīt tuvāk. Bruns un melns un sarkans ar zaļu. Tad tos es pievienoju pie viena kanāla, teiksim tā, aizmugurējā, un vienkārši, teiksim tā, lieku klāt un klausos, skan vai neskan, jā. Un vienkārši šie viens skan. Tad reāli saliksim tos visus vadus aizmugurējiem, lai būtu normāli, jā. Un tajā pašā laikā arī parādīšu jums. Savarīsim klāt šito murtskuli. Bože moj, jā, diemžēl. Tad es vienkārši salikšu visus uz švinkvapu. Šitā te smuki. Sačinīsim visus tos, kas arī satīt ar izvalni. Vienkārši sačinam pirms labo pusi un tad ejam uz kreiso pusi. Kreisē pusē arī jāskatās, kāda vada būs, jo te ir kaut kāda vēl zils ar zaļu paliek. Tad vēl kaut kādi tegvīģi sarkans brūns ir, un tur kaut kur vēl kaut kādiem vadiem jābūt. Tur puse te ir nogriezt, vispār es neko nesaprotu. Tāpēc kaut kā tā, davai, salikšu pārējos vadus, tad izstāstīšu pārējām krāsām. Un tā es varu izstāstīt tagad par vadiem. Sameklēju ar aizmugurējos vadus. Kreisā pusē aizmugurēji daudz vadu, bet jums vajag tikai divus vadus. Zils ar zaļu un... Tas palika, jā. Zils ar zaļu, oranžs, Oskar, come on, sorry guys. Zils ar zaļu, brūns ar sarkanu. Kreisā puse. Labā puse, sarkans ar zaļu un brūns ar melnu. Tā ir labā puse. Vienkārši tagad savienosim labo un kreiso pusi, jā. Un man vienkārši skaļrunis ir uzmests tur augšā, tāpēc, nav pat jēga tagad slēgt iekšā. Tad, kad es būšu sapratis vadus, teiksim tā, vadi savienoti kārtīgi ar šrinkvapiem visu pārējo, tad mēs ķersimies klātī, draugi, pie nedaudz skaņas izolācijas, ko es tikai domāju, ka es likšu virspusē. Varbūt arī nedaudz aiz beņķi, bet es domāju, ka nav jāgas. Es domāju, ka es uzlikšu tikai viņu augšpusītē, jā, lai būtu zolīdāk un negribētu un lai skanētu nedaudz labāk. Un tad mēs liksim iekšā to paneli, ko es uztaisīju. Un cerēsim, ka viss iet un viss ir čikiniekā, bet, kā jūs zinat, nevienmēr sanāk tā, kā gribētos, ne? Un tad vienojam visus vadus kopā un reāli pārliekam pilnīgi visus vadus pa smuko, lai nav tā, ka te ir kaut kur satīts ar izolē nelērā tā. Tas izskatās drausmīgi. Šausmas. Varētu teikt galvas sapes. Bet, skaistums prasa upurs tieši tā. Tātad saliku visus švinkījus. Tagad es vēl saliku kaut kādiem vadiem, kaut kas tur, nezinu, kas tie pa vadiem bija, vienkārši arī švinkus virsū, lai nav tā, ka kaut kur sajiet, kaut kur zīsojos, nezinu, kam tie vadi pārējie. Tad, draugi, tagad mēs iesim uz aizmuguri, atcerēsimies, kurš mums ir mīnus, ja? Tad brūnais ar melno mīnus bija, un zilais mums ir mīnus. Tad vienkārši iesim uz aizmuguri, saslēgsim tos vadus, un tad jau krāmējam tālāk visu pārējo. Oi, un kur vēl sound isolation? La. Man vispār nav jausmas, kurš to kameru var nolikt, lai jums kaut ko parādītu. Es uzliku ultravaidu, bet paskatīsimies. Šito caurumu es pagaidām atstāju, jo beņķis man viennozīmīgi būs jāņem ārā daļ tiem palēkiem paneļiem, jo to visi tiem coveriem, visi tie būs melni. Tad par šo es izdomāšu. Jāskatās, kur beņķim nāk, cik es zinu, šeit nāk. Un šeit nāk, un apakšā nāk ir kājiņas. Bet augšpusē mums vajag to caurumu un tos tur caurumu. Tad uztaisīju eku mājas paštaisīt rullis. Šitās man bija no frēzes, pats pribombos un rullīši man bija paredzēti jaunām galdu kājām darbnīcā.
Vienkārši paķēri vienu rullīti, fikso, nu, ideāli būs. Rēķini vajag smuki, kārtīgi viņi izlūdinās. Vadi, es domāju, ka mums netraucēs. Baigis gar vadiem kasīties negribu, jo viss ir veca. Kā šī mašīna. Tad vienkārši smuki visu aptīram ar lupatiņu. Un galvenais, es domāju, vienkārši salikt tā, lai šie caurumi cietī un šie, jāskatās, ka šie pa vadiem ir. Lai ratā nav ne jausmas, vispār neko nesaprotu. Viņas pat varētu papakšu izlaist, varbūt cauri, bet viņi ir pārāk daudz. Muška arī atstāsim. Ķeramies klāti, kamēr vēl gaišs šara. Juhu! Tātad, izdomāju, ka tomēr izņemšu ārā visu šitos te knibuļus, jā. Lai mēs visus vādus varam paņemt malā, salikt to skaņas izolāciju, un tad mēs vādus liksim atpakaļ. Nu ko? Skaņas izolācija kāda ir? Deg kaut kāda, šitāda te. Vienkārši liekam virsū un rullējam ārā, ko mēs varam izrullēt, un, ja vajag, iegraizēm vispārējo, lai būtu čokiniekā. Let's go! Baigi nērti, bet nu, cik tālu es tur tiku, tur es tiku. Tur ir kaut kāds arī paneļveidīgs. Tas ir pielīmēts un to es negribu plēst ārā. Tad vēl nedaudz tajā stūrītī. Un tālāk pa tejienes pagaidām neiešu, kā jau es teicu, nāks beņķi ārā. Bet plaukts vairāk netiks ņemts ārā. Salikšu visus knibulus apakaļ vadiem, saliekam apakaļ vadus. Un tad nesam plauktu šur. Lok Dievs! Ir ārā tumšs īstenībā, draugi. Un es neko nevaru parādīt, jā. Tur neko neredzu, bet ieliku paneli jau. Nomocījos gan bišķiņu, jā, bet, nu, dienas gaismā parādīšu, vēl jālaik beņķi atpakaļ un priekšā jāmēs, tā kā turpinam rītā. Esi back! Tātad. Dienas gaismā, kā jūs redzat, ir šādi. Esmu ļoti apmierināts, tiešām ir labi. Ieskrovēju skairuņus. Un tad liku reāli visu paneli iekšā, jo tā bija vieglāk nekā tur kaut kur tajā spraugā mēģināt kaut ko ieskrūvēt. No ārpuses jau neko īpaši neredzu. Bet, nu, tā. Būs cool. Tad močījam beņķus atpakaļ. Un tad vajag pieķerties klātī priekšējiem skairuņiem. Un tad man ir maziņš surprise priekš jums, vai ne? Tāpēc turpinam stāvēt. Viena lieta es nevaru saprast šajos ražotājos, kas ražo šīs mašīnas. Kāpēc LR ratā skairuņus ir jāiebāž tur kaut kur iekšā, kur tu klāt vispār netiec. Viņš tāpat ir pieskarēts ar vienu skrūvi. Es jums parādīšu, kādus ielieku, kādi tur ir, teiksim tā, jā. Nu, nevajag neko baigi krutu viennozīmīgi, jā, bet, nu, labāk būs nekā bija. Tad oriģināli, kas nāk iekšā? Oriģināli nāk šāds te maziņš pļapļaks ar divām, teiksim tā, zipiņām, kur viņš tur turās, jā. Un tad šāds nāk iekšā. Un es likšu, nu es neatradu tieši tādas tajā divām ģipām, jā, tad es reāli imitēšu. Man ir nedaudz lielāks, jūs redzat, jā, minimāli. Vienkārši paķēru reģinieku, un kā jau es teicu, neko krutu baigi nevajag. Tad mēs divas lipiņas vienkārši prātīgi noslīpēsim nostī, lai mēs neuzkarsāt skairuņu un lai tā gumija neatnāk vaļā. Tad, nu, var arī nozāģēt ar dzelzs zāģīti vai vienkārši, nezinu, plaķenē vai pirkstiem. Var reāli pat rokām, es redzu, viņi locās vai nolaust. Vienkārši kaut vai nolaust un apslīpēt. Tam es apslīpēju iekšā, es viņu dabūju, nocīnījos, nezinu, minūti. Grūtākais bija tas, kad ir īsi vadi. Paskatāmies tuvāk. Tad viņš tur tā arī smuki ielīd. No ārpuses var parādīt, jā. Kā jūs redzat, viena
Viena skrūve tikai. Un otra kājiņa ieiet tur apakšā kaut kur. Nezinu, vai tā jābūt oriģināli, kas zina, piekomentēja droši. Tad liekam visu coverīti un ķeramies klāt tai pusē. Intereses pēc. Paskatāmies, kā viņu dabu ārā. Es neatceros. Viņš ir pielīmēts kaut kāds silikonu, otrs nebija. Redzat? Venom! Nu labi, tad mēs atpakaļ ar divpusējo pielīmēsim. Kas lacītam vēderā, šeit ir tieši tas pats prikals. Tad mēģinam tagad to, man ir tāds miniatūrisks skrūvgriezīts. Tad vajadzētu to skrūvi kaut kā dabūt vaļā nedaudz. Nu, nav diezko parocenīgi, ja? Vajadzētu vēl īsāk skrūvgriezt, šitais jau tā ir kaut kāds 7 cm, man liekas, mazāks. Tad vienkārši mēģinam dabūt vaļā. Nu, tā. Tagad mānam viņu ārā, kas ir pats. Nu, šito izmānīt, man liekas, vieglāk nekā jauno ielikt. Bet, kad viennozīmīgi jūs redzat, kā viņš tā LR-atā ir. Kāpēc tā jāizdomā, es nesaprotu. Nemaz vadas nenorot. Nu, tā. Un te viņš iznāk ārā. Nu, nekas sarežģīts, draugi, nav, bet nu viennozīmīgi. Kāpēc šitā jāsarežģī dzīve, es nesaprotu. Uzstācija 4 romi. Germani. GTB. Audi. Oi, iekat. Izvilksim ārā, palūrēsim. Atdod man galus. Jā, kaut kāds tiešām GTB, es nezinu, kamēr ķer vispār fokus. Tur vispār neko neredz, bet nu viennozīmīgi. Karačiem izkastē un močiem jaunu iekšā. Vadiņi, atkal tikpat īsi vadiņi. Nu, kur tā var? Tad iepriekšējiem vadiem gali bija bišķiņi, nezinu, izstaipīti vai kas. Tad bija jāspēr ar plaķinēm, jā, un šiem arī izskatās, ka tāpat ir. Vienkārši es negribu vadus graizīt. Tad es vienkārši bišķiņi, teiksim tā, piespiedīsim viņus plaķinītēm. Lai štingrāk turās, tikai tāpēc, ka viņi krīt nost. Un mēģinam uzspraust virsū šo hibrīdu. Jā, šitai pusē garāk vadiņi. Otrā pusē bija ļoti īsi vadiņi, ļoti īsi. Viens ir. Come on, baby, come on, baby. Laikam par daudz aizspiedu. Oskar! Ko tu darīji? Tagad pats kaifīgākais ir dabūt viņu tur iekšā. Sākam mānīt aizmugurgalu, tur, kur nav skrūve. Skatāmies no ārpuses, lai visi vadi, viss ir čotka, lai mēs neko nenorojam. Nu, beigās dabūju iekšā, iegāju tur kaut kur LR-atā. Ir cool, tad tests skaņai. Nu, es jau domāju, ka būs daudz labāk nekā bija viennozīmīgi, ne? Tad tā, viss ir pa vietām, draugi. Pagaidām ieslēgsim tikai aizmuguri. Paklausīsimies. Es nelikšu nekādas tās te parastās dziesmas. Es likšu tās dziesmas, ko es izmantoju priekš YouTube. Tikai tāpēc, kad es negribu vienkārši kopieraitu tāpēc. Tā ir tikai aizmuguri. Ja godīgi skan labi, pārslēgsim priekšu un aizmuguri, vai tikai priekšu, teiksim tā. Un tagad tikai priekšu. Did you really think I'd just sit here and watch?
Nu, nav nevaina. Tagad pārslēdzam visu kopā. Bet vairāk gan jau domāju, ka atstāšu aizmuguri, jo tur lielāks bass ir. Pagaidām atstāsim šitā. Ritīgi pa skaisto. Tad jau mūzons pabeigts. Juhu! Mēs to izdarījām. Tad, draugi, tagad turpinām ar ko? Ar pārsteigumu. Būšu atpakaļ pēc 5-10 minūtēm. Nē, jokoju. Gaidam. Nu, ko, draugi, esat gatavi pārsteigumam? Kas tas par pārsteigumu? Tā ir gaumslieta. Ceru, ka redzēs. Saule baigi spīd. Bet, nu, jaunie diski. Es domāju, ka izskatās ļoti labi. Kā jau es teicu, tā ir gaumslieta, katram savs. Bet šitie ir samērā normāli. Nav baigi zāru. Bet, nu, man liekas, ka viss super. Šie, man liekas, vairāk piestāv šai mašīnai. Bet, nu, skatīsimies, jau kas tad jau var pamainīt. Un priekšpusē arī uzreiz normālāk izskatās, nevajag nekādus spacers, reāli, pilnībā neko nevajag. Tā kā jāsāk taisīt viss pārējais. Un nākošais, kā mēs ķeramies klātī, draugi, ir doorkārdi. Tad muzons ir pabeigts, tad ķeramies klāt šitiem drosmīgiem doorkārdiem. Un, protams, kad es arī safilmēšu video, kā viņi izskatīsies pēc tam, un gan jau, ka visu procesiņu, kā es visu to daru.